Viens no maniem veidiem, instrumentiem, ar kuriem es vairoju un uzturu savu fizisko un mentālo veselību, ir augstumpeldes. Pirmo reizi es ar to sāku aizrauties un darīt pagājušajā gadā, rudenī. Un sākot no decembra līdz martam, vairāk kā 3 mēnešus ikdienā, un praktiski katru dienu gāju augstajā ūdenī. Un bija ļoti interesanti vērot, kāda pretestība vai kādi ir šie emocionālie un stāvokļi, mentālie stāvokļi, katru dienu pamostoties un ejot tajā augstajā ūdenī. Neskatoties, vai ir lietus, vai ir -10 grādi, vai ir +5 grādi, vai ir lietains, vai man ir slikts gara stāvoklis, vai labs gara stāvoklis, bet pagājušajā gadā bija ļoti interesanti vērot, kā neskatoties uz manu stāvokli, es vienkārši cēlos, un tā bija pirmā lieta, ko es darīju. Es gāju augstajā ūdenī. Un sākumā tā bija milzīga pretestība. Tas bija tā kā nē, es to negribu, bet jāpat laikā es jūtu, ka man tas ir nepieciešams. Un kā es gāju, pārvarēju šos stāvokļus, bet tik un tā gāju augstajā ūdenī. Un bija brīdis, kurā kaut kas pārslēdzās, un es atceros, pēc kaut kādām dažām nedēļām bija rīti, kad es pirmo reizi noķēru to sajūtu, ka es eju uz dīķi pacelātā gara stāvoklī, ar tādu prieku, ar smaidu, un nekas jau nebija mainījies. Ārā bija augstums, un bija pat brīdis, kad bija -10 grādi, un es katru dienu man vajadzēja iet ar cirvi cirst āliņģi. Katru dienu viņš aizsala atkal, un atkal vajadzēja cirst, un liekas tādas nērtības, un atkal jāiet tur jācērt augstums. Bet manī kaut kas bija nomainījies. Manī bija kaut kāds iekšējs prieks, un pat vēlme atkal piedzīvot to augstumu. Un tā es 3 mēnešus izgāju šai praksei, un vienā brīdī, kad palika siltāks pagājušajā gadā, es vienkārši sajūtu, ka viss tas ir beidzies. Ūdens palika silts un siltāks, un man kaut kā vienā brīdī vairs tas nebija nepieciešams. Es sajūtu, ka ķermenis pateica pietiek. Bet tas, kas bija pats interesantākais, kā es vēroju, kā mainījās kaut kāda mana, kā es vispār dzīvoju, kā es vispār uztveru kaut kādus izaicinājumus, kā es viņiem eju cauri, ka es paliku mierīgāks. Mani vairs tik ļoti, teiksim tā, nekretīja un nesaviļņoja kaut kādi ārējie notikumi. Notikumi arī tik un tā notika dažādas lietas, dažādi notikumi, labāki, sliktāki, bet es jūtu, kā vairs mani tas tā nesaviļņo, ka es palieku stabils, ka es tam eju cauri ar tādu stabilitāti un zemējumu, sazemējumu un centrējumu. Un tas ir, es neslimoju praktiski, izņemot, atceros vienu reizi, kad es saslimu tikai tāpēc, ka es vienkārši nesekoju saviem ķermeņa signāliem un nolikos ar vīrusu, bet savādāk es vienkārši pēdējos gados vispār pat īsti nezinu, kas ir slimošana. Un tāpēc gan šie fiziskie uzlabojumi, kā arī mentālie uzlabojumi, tie man vienkārši skaidri parādīja, ka tam ir ļoti pozitīva ietekme. Un pat neejot iekšā pētījumos, kas arī parāda, cik tas ir vērtīgi un veselīgi un visiem mūsu ķermeņiem. Tas ir iemesls, kāpēc es šogad, tiklīdz palika vēsāks laiks, es atsāku šo praksi. Un tā ir mana ikdienas prakse. Jau kādas 3 nedēļas, vai pat vairāk jau. Tā ir mana ikdienas ikrīta prakse, kur es pieceļos. Tā ir pirmā lieta, ko es daru. Es uzvelku savu metālīti, kuru iespējams citi jau cilvēki redzējuši video, un eju iemērties ūdenī. Un ir tas brīdis, kad es iekāpju ūdenī un sirds sitās un ir sākotnēji stress, bet pēc tam iestājas miers. Un to es pat nevaru aprakstīt, kāds miers tas ir. Es klausos, kā putni čivina, es klausos, kā vējš pūš, un pat ja notiek ārpusē vētra, man ir miers.